Vai tu vēlies uzzināt, cik sveču vasku veidi eksistē? Paliec ar mani! Čau visiem šodienā! Tie, kas mani vēl nezin, mani sauc Agnese, esmu šī kanāla veidotāja un esi sveicināts Aurorā, manā sveču liešanas pasaulē. Šodien būs ļoti teorētisks video, bet ne mazāk svarīgs. Patiesībā pat ļoti svarīgs. Šodien es jums pastāstīšu par sveču vasku veidiem un to atšķirībām. Kā jūs domājat, cik sveču vasku veidi vispār ir? Gribu iedalīt vaskus divās grupās – netik dabīgie vaski un dabīgie vaski. Parafīns ir netik dabīgs sveču vasks. Gribu jums pastāstīt, kāpēc parafīna vaska sveces nav laba izvēle. Parafīns ir izgatavots no naftas. To dedzinot, gaisā izdalās kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var izraisīt elpošanas problēmas vai sāsināt alerģiju. Parafīna vaska sveces deg daudz ātrāk par dabīgā vaska svecēm, un viņām nav laba smaržas noturība. Parafīna vaska sveces dažreiz izdala melnus dūmus vai kvēpus. Un, ja parafīns nopīl, piemēram, uz galda, tad to ir ļoti grūti iztīrīt. Ko es gribu piebilst? 1 vai 2 par retam dedzinātas vaska sveces lielu kaitējumu jūsu veselībai nenodarīs. Dabīgie vaski. Sāksim ar bišu vasku. Bišu vasks ir pilnībā dabisks materiāls, par ko varam teikt paldies medus bitēm, jo tieši viņu dziedzeri izstrādā šo vasku. Šim sveču materiālam piemīt salds, medus un propolisa aromāts un dzeltena krāsa, kas radusies pateicoties putekšņu piejaukumam. Palmu vasku iegūst no karnaubas palmas, augs, kurš sastopams tikai Brazīlijas ziemeļaustrumos. Pēc palmu lapu ievākšanas tās izžāvēja un sablietē, lai iegūtu vasku, ko pēc tam attīra un balina. Šī palma ir pazīstama arī kā vasku karaliene. Šī izejmateriālā vasks ir viegli iztīrāms no auduma. Tas ir vienkārši jāizmazgā. Rapšu vasku mēdz saukt par vietējo izejmateriālu, jo galvenokārt to ražo Eiropā. Šī sveču darināšanas izejviela ir vidē draudzīga. Rapšu vasku iegūst no rapšu ziedu eļļas, kas tiek izmantota ne tikai sveču liešanā, bet arī pārtikā un skaistumkopšanā. Šim materiālam nav specifiskas smaržas vai krāsas. Sojas vasks. Populārākais vasks mājas sveču pagatavošanā dēļ ekoloģiskās izcelsmes. Sojas vasks ir izejmateriāls, ko iegūst no sojas pupiņu eļļas, kas ir dabīgs resurss. Sojas vasks deg daudz tīrāk, ir netoksisks, vaskam ir lieliskas smaržas noturība, viņam ir ilgāks degšanas laiks un viegla tīrāmība. Es ļoti ceru, ka tu ieguvi kaut ko no šodienas video. Spiedi īkšķīt uz augšu, neaizmirsi piesakot un tiekamies nākošajā video. Čau!